Augstais vējš iedzīvotājus uz pludmali vēl nevilina. Vien retais atnācis ieelpot spirgto jūras gaisu, bet gatavošanās atpūtnieku uzņemšanai jau sākusies. Jau otro dienu pludmalē rosās vīri un tehnika. No smiltīm tiek izgrābtas drāzes un aļģes, lielākoties esot dažādu lielumu koka gabali. Tad var teikt, ka šogad salīdzinājumā tīra pludmale? Jā, salīdzinājumā tīra, jā. Pulk tīrāk. Vai jūs saprotat, tas ir cilvēku nopelns, jeb dabas nopelns? Tas ir dabas. Pagājušajā gadā laikam no upes kaloja vairāk nav, kā tagad mazāk. Visu vairāk nekā 30 km garo pludmales zonu plānots iztīrīt līdz Lieldienām, bet jau no 1. maija uzkopšanas darbi notiks katru dienu. Tad arī tiks uzstādīti ap 200 atkritumu konteineri. Atpūtnieku vērtībām šovasar būs izvietot vairāk nekā 250 soliņu un 150 pārģērbšanās kabīnes, kā arī lielās konteineru tipu toaletes. Tiks izvietotas 15 lielās konteineru tipa toaletes, tas ir lielas, modernas, ar visu kanalizāciju, elektrību, visu pārējo. Jā. Tā apmēram 15 viņas būs, tas ir 10 000 latu, jā, viss šis iepirkums, bet mēs saprotam, ka šīs ērtības ir vajadzīgas. Līdzās rūpēm par labiekārtošanu šogad pieņemta grozījuma pašvaldības saistošajos noteikumos, kas paredz atļaut pludmalē uzņēmējiem tirgot alkoholiskos dzērienus, kuros spirta daudzums sasniedz 15 tilpumprocentus. Līdz šim tas nedrīkstēja pārsniegt 6 tilpumprocentus. Tas ir uz šo gadu. Mēģināsim iet šo ceļu un skatīsimies, kā mums veiksies. Mēģināsim iet šo ceļu, nevis strikto aizliegumu ceļu, kas, kā es teicu, diemžēl nedarbojas. Droši vien, ka jebkurā kurortā esmu bijis diezgan daudzās vietās, jā, to alkoholu tomēr tirgo, jā. Un, piemēram, Maldivu salās ir tā, ka, viņš maksā pludmalē ļoti, ļoti brangu naudu, vienkārši nenormālu naudu. Varbūt kaut ko tādu vajadzētu ieviest, lai cilvēkiem tiešām padomātu, vai ir vērts te. Kurorta sezonas atklāšana Kalleši sāksies 15. maijā, bet līdz tam pilsētā rits podrības mēnesis un arī iedzīvotāji ir aicināti sakopt savu teritoriju.